Man ir kauns atzīties, bet es reāli nemāku atpūsties. Man liekas, katrā rokraksta analīzē visiem saku, vajag parūpēties par sevi, vajag atjaunoties, vajag atpūsties, izgulēties, paēst, parunāties, paklusēt un ko tik vēl nekas cilvēkam ir nepieciešams. Bet man pašai ir diezgan liels problēmas ar to. Es mēdzu pārstrādāties, es neguļu ātri, teiksim, neeju ātri gulēt. Tad, ja es tomēr ieplānoju sev atpūtas dienu, kur nav nekādu pienākumu, es sēžu un bāc. Un nezinu, ko ar to dienu iesākt. Šis man vēl ir jāmācās. Otrā lieta, par ko man ir kauns atzīties, bet man ir diezgan smagi ar pašdisciplīnu. Es ļoti dzīvoju uz sajūtām, uz iedvesmu. Viss mans bizness ir balstīts uz manām sajūtām un iedvesmu, kuras apkārt klausos, ka tā nevar būvēt biznesu. Es to turpinu darīt jau 5. gadu. Vai es gribētu kaut ko mainīt? Jā, es gribētu drusciņu struktūrētāk pieiet savai dzīvei un biznesam, bet ne pilnībā. No tādu šausmīgi stingru pašdisciplīnu es arī tā baigi jau negribu. Man vajag, lai ir kaut kāda brīvība, kaut kur vietas sajūtām, emocijām, spontanitātei, bet pašdisciplīnu es gribētu gan vairāk. Es no rīta nevaru piecelties, es pusotru stundu vēl mēģinu no gultas izkāpt. Tad es nevaru safokusēties uz 6 minūšu audio ierakstu. Es stundu izdaru visu kaut ko citu. Nedod Dievs vēl kaut ko paskrūlēju, to es arī šeit daru. Un tas darbs neiet uz priekšu, un prasa tikai 5-6 minūtes, bet nē, es nevaru viņam saņemties. Un trešā lieta, par ko man ir kauns atzīties, ka es kautrējos pārdot. Reāli kautrējos pārdot. Virtuālā vidē man ir diezgan vienkārši, jo tās ir tehniskas lietas, ko es izdaru, lai nodot informāciju par to, kas pie manis ir pieejams, bet kaut kur tīklošanās pasākumos, tur, kur ir mans sports vai dejošana vai baseins, tad starp tiem cilvēkiem es vispār klusēju un neko nesaku. Un tā kā man kāds saka, tu vari atnest un parādīt, es tā, laikam nē, nevarēšu. Ja tev ir drosme, padalies ar tām lietām, par ko tu kautrējies vai kaunies, un varbūt es neesmu viena ar šīm 3 lietām. Ja tev arī kāda no tām ir, arī padalies komentārā.